Gandrīz pirmā spēle, varbūt otrā spēlē, kā mēs spēlējām ar ļoti nopietnu pretinieku, ja, kas mums, nezinu, viņš mums stiprāk vai nestiprāk, bet viņš spēlē ar normālu sastāvu, nevis ar dublieriem vai ar jauniešiem spēlētājiem. Principā skonto tas ir šodien, es izskatās, ka tas ir principā gandrīz tur sastāv, kad būs spēlē čempionāta. Un šodien mēs redzējām, ka mēs pret to pašu skonto spēlējam ļoti līdzīgi. Ja? Tas gan mēs runājam par aizsardzību, gan par uzbrukuma pozīcijas, ja mēs šodien iestam abus divus golas nevis no standarta. Tas mums būs pēc tam, es domāju, ja, bet mēs iestam no spēles, bija vēl momenti, bija ļoti labi moments, gan tur Ģekviņšvili, kā mēs bija 2-2, man liekas, ka ja mēs tur iesita, viņš iesita, tad es domāju, ka mēs uzvarējam tādu spēli. Tas ir, mēs visi paskatījāmies principā uz to sastāvu. Tas nebija šodien pamatsastāv, varbūt nebija rezerves sastāv, bet 15 cilvēki šodien spēlē. Kas vēl mums sanās uzskatās? Tas ir normāli, ka mums ir ļoti tā normāla komanda, ļoti tā konkurenta iespēja komanda šogad, ja, vismaz no sākuma. Ja, mēs pagājušajā sezonā mēs skaitām, ka mums no otrā daļa mēs tikai savācam to komandu, kas var spēlēt ar jebkuras pretinieku Latvijas čempionātā. Bet tagad es domāju, ka mēs no sākuma būsim tāda līmenī, ka mēs varam spēlēt pret tādas pretinieku kā Skonta vai Ventspils vai to no zemākā vietas komandas. Bet kas par zaudējumu šodien, jā, principā, kā es teikšu, konferences, tas bija tikai koncentrācijas dēļ, ka mēs, principā, ielaidām tā otra. Mēs uz otro puslaiku bijām vadušie 2-1, ja, un iesi tieši kā Gertuve, ja, pēdējā minūtē pirmā puslaika. Tas ir ļoti labs. Un mēs bija plāns uz spēlēm, mums bija uz otro puslaiku, ja, bet viss te salauži, ja, tāpēc mēs, un tie spēlētāji, kam nāk uz spēles, viņi uz otro puslaiku, viņi nebija tā reāli gatavi. Tas tikai vēl viens parādīja, ka futbola tik būtiski tas ir konkurence. Ne konkurence, koncentrācija. Ja? Koncentrācija uz vienu mirkli, tu atslabināt, un uzreiz no standarta situācijas mēs ielaižam to golu. Bet, ja pirms spēles mēs par to runājam, ka Šabalā ļoti labi spēlē ar galvu un tieši ar to tuvē stābi, un viņš tā izdarīja. Tikai tā, ka mēs zaudējam to koncentrāciju. Tas varbūt kļūda mūsu kļūda, ja nevis, galvenā kļūda mūsu, bet vēl viens mēs varam parādīt spēlētājiem, ka ja mēs zaudējam uz koncentrāciju, vienalga, kas tas treneris vai spēlētāji, tas uzreiz nopietna komanda, kas konta, uzreiz tev būs sodas par to. Vēlētāji komentāri. Sveicināt visiem. Vispirms man ir patīkami, ka Jelgavā beidzot cīnījies finālā kaut vai ziemas kausā. Pagājušajā gadā mēs ieņēmām zemāku vietu, šodien jau varējām ieņemt augstāku vietu. Tas man patīka, ka puiši cīnījās. Skonta pretinieks mums visu laiku bija tāds, ar kuru visvairāk gribās cīnīties un uzvarēt. Tāpēc tieši bija fināla vērta spēle. Negribas atkārtoties, šodien bišķi neuzmanīgi nospēlējam aizsardzību, tāpēc ielaidam 3 vārtus, pie tā būs jāpiestrādā, un tad jau tiksimies sezonā, lai paņemtu atkal revanšu. Šodien viņi paņēma revanšu no pagājušā gada. Mēs centīsimies atkal paņemt jau drīzumā sezonas laiku. Paldies puišiem, ka cīnījās, un es domāju, ka tiešām parādījām labu spēli šodien. Kad bijām plānojuši izdarīt 6 mājas, izdarījāt tikai 4 beigās, kāpēc tā pēdējā spēlēs 20 minūtes? Tāpēc mēs zinām, ka mums bija neliela sajaunājums ar Marcelošu, un mēs to uzreiz nemainām, lai mums būs rezerva vismaz vienam mainam. Ja? Tam līdz ko iznākums kaut kādā pēc 15-20 minūtes. Bet mēs zinām, ka Ošam jāmainīt, un varbūt vēl kaut kāds būs. Ošu var spēlēt, bet labāk, ka viņš nespēlē otru puslaiku. Tikai tāpēc. Bija zemāk, kā bija 8. Kā tu uzskati šo sastāvu, par kurām vietām jūs varat cīnīties šogad? Es nedēļas jau rākvās, varbūt nedaudz zemāk. Es negribētu tā uzreiz, kad jau uzdevu jautājumus arī komandas biedriem, un viņi uzreiz tur teica, ka mēs varētu cīnīties par 3. un kaut kādam vietam.
Man liekas, ka ir jāskatās sezonas gaitā. Protams, ka man liekas, ka tagad mēs jau labāk gatavojamies nekā pagājušajā gadā, jo toreiz bija tādas problēmas sākumā, kad vēl nebija savarušies komandā. Tagad it kā jau viss no sākuma iet tā kā vajag, tāpēc noteikti ceru, ka mēs būsim augstāk par vietu, ko mēs ieņemam pagājušajā gadā, bet es neteikšu nekādus skaidrus vārdus, kad mēs tur cīnīsimies par trīnieku vai Eirokausiem un tā tālāk.